Viens no vadošajiem poligrāfijas uzņēmumiem Latvijā, Dārdedze Hologrāfija, sāka kā vienīgais hologrammu ražotājs valstī, bet sasniedzis pilngadību, jau sazarojies 7 atsevišķos uzņēmumos un strādā ar vairāku miljonu eiro lielu apgrozījumu. Taču šī Latvijas uzņēmuma ambīcijas līdz ar to nav rimušās. Ir kaut kāda pieredzīta iegūta ķēdes kājām, muguras un plecos un uz priekšu. Latvija var apmeklē uzņēmumu, kurā ambīcijas tiek augstā vērtē celtas, bet ballītes notikušas pat dziļākajos krīzes brīžos. Ja mums balli ir forši, tad arī nākamais gads ir forši. Grūtā brīdī piesēdies enerģijā. Uzspēlē, ja māki spēlēt. Ja māki spēlēt, tad uzspēlē un atpūties. Iesim tepat. Jā, jums ir sarkanā sapulcīte. Tā varētu būt tehnoloģiskā sapulce, kur par tādu sarežģītāku darbu tiek lemts. Kā ir, ja jums zvana klients un prasa kaut ko tik sarežģītu? Šis ir gadījums. Vai ir tā, ka ir nācies teikt, nē, mēs to nevaram? Vai ir gadījumi, kad ir reāli, ka mēs to nevaram uztaisīt. Bet to, ko varam, tad, ja ir sarežģīts gadījums, tad tādā formātā viņš tiek spriests un risināts. Bet jūs salīdzināt ar to, ko jūs varētu izdarīt pirmajos 3 darbības gados? To nevar salīdzināt. Ko mēs tagad toreiz, ja mēs varējām varbūt tikai biļetes trolejbusam nodrukāt. Tad šobrīd mēs drukājam praktiski visu reklāmu un grāmatas. Ir tik tehnoloģisks iespējas. Mums nav pieņemsim kaut kādas tik jaudīgas mašīnas, lai tur drukātu kaut kādas miljonus tirāžus, ko tur dara Diena. Mūksaules grupas tā Diena tipogrāfija uz citām mašīnām, bet tādā mūsu segmentā praktiski mēs visu drukājam. Lai arī šobrīd vislabāk atpazīstam kā tipogrāfija, Dārdedzes nosaukumā vēl aizvien atrodams vārds hologrāfija, kā nodeva saknēm, no kurām uzņēmums sācies 1995. gadā. Principā mēs sākām no nekā. Visas iekārtas tika veidotas pašu rokām tika taisīts un domāts. Ražošanas iekārtas paši taisījāt? Jā, mēs taisījām hologrāfiskās iekārtas. Principā tās ir pašu uzbūvētas iekārtas. Ja. Tagad jau ir tas pienācis laiks, kad ir sākts iepirkt kaut kādas ražojumus, bet tas bija laiks, kad paši būvēja un ar pirmu eksemplāru gāja pie klienta, lai dabūtu pasūtījumu. Tur laikam ir jāsaka paldies 2 uzņēmumiem. Viens ir Latvijas Dzelzceļš un otrs ir Salmo, kur īstenībā deva ticību to, ka tas produkts kādam būs vajadzīgs un kad vispār kaut kādas naudiņas būs. Tālāk jau lēnām tur attīstījās pa vienam otram cilvēkam. Principā tādā periodā tika veidots arī hologrāfijas atpazīstamības, tāds kā tirgus. Tāpat hologramma viņa nebija vispār populārs produkts. Tas tirgus tika veidots. Tad arī radās arī tā izpratne, ko nozīmē būt vienīgajiem, ka tev ir tirgus, bet kad ir daudz konkurentu un kas ir, ja ir maziņš tirgus un tu esi vienīgais. Ja? Tur starpība praktiski laikam nav nekāda. Tiešām? Jā, tur peļņas ziņā tur tas pats vienīgi. Tā kā, to var uzskatīt kā ļoti labu skolu tieši ražošanas jomā. Bet, ja jūs paši tos aparātus pirmos taisījāt, varbūt, nav tagad tā doma, varbūt, ja mēs būtu gājuši tālāk, bišķiņi paši sākuši taisīt tos aparātus, ar kuras palīdzību varētu tās hologrammas taisīt, tad būtu varbūt iekarot jau visu pasauli? Nē, tur tā situācija tāda, ka to inženieru zinātnēm ir drusku savādāk Latvijā, un tur attīstīt, teiksim, to aparātu būvniecību.
Mums toreiz kaut kā nesanāca, teikšu tā. Domas jau bija, bet tāda pieredze tāda nebija. Tiesa, ja nesanāca attīstīt vienu lietu, uzradās cita. 4 gadus pēc uzņēmuma izveides tika nopirkta pirmā poligrāfijas iekārta. Uzņēmumu ievedot jaunā nišā, kas nu jau ilgāku laiku ir tās galvenais darbības lauks, nodrošinot 5 miljonu eiro lielu apgrozījumu gadā. Šeit mums ir drukas ceks. Šeit mēs to papieriņu, ko mums atved mūsu piegādātāji apdrukājumu, uzliekam virsū to bildīti. Tālāk jau šī produkcija, apdrukātā produkcija iet uz pēcapstrādi. Šis ir tas galvenais posms poligrāfijā, kad uz papīra tiek uzlikts attēls. Šī ir mūsu pirmā mašīna, viņa ar vienu darbojās. Tātad vienkrāts Heidelbergs tiek izmantots ļoti kaut kādiem vienkāršiem primitīviem procesiņiem, bet tas ir tāds kā mūsu simbols. Viņi tika iegādāta 1999. gadā. Tagad paņems to loksnīti un ies iekšā. Ja es nemaldos, viņi laku uzklās virsū tagad. Bet kopš tā laika, cik daudz tehnikas ir iegādāts? Ļoti daudz. Ļoti daudz vienību ir mainījušās, ir vienības, kuras ir mums aizgājušas, pārdotas, un ir kas jauns atnākuši mums vietā. Apdrukātā produkcija nāk uz šejieni. Jūs kaut ko sagriežat, sapako un tam līdzīgi, ja? Jā, tad vai izcērts, ja ļoti daudz roku darba. Šeit, pieņemsim, ir tāds smuks izcirsts taurenīts. Reizekne. Poligrāfijā ir neatņemama sastāvdaļa rokdarbi. Tas ir kaut kas jāpielīmē, kaut kas jāsaloka, ko praktiski var veikt tikai mašīnas, ir liels tirāžs. Bet, ja ir Latvijas tirgu tās tirāžs, ir kāds Latvijas tirgus, tāds arī tās tirāžs, kur varbūt mazāk, tad arī tas rokdarbs pastāv. Kaut gan arī rokdarbs ļoti daudz arī ārzemēs pastāv. Skatos, tāda arī pieredzējusi mašīna izskatās. Jā, tas ir jau tāds iztiršanas mašīna, bet viņi ļoti izturīgi. Viņiem ir čuguna korpusi, es domāju, ka viņas tur 100 gadus stāvēs. Jā, tas praktiski mūžīgas mašīnas. Tas ir vecais Heidelberga drukas mašīna. Tā ir pilsēta Heidelberga, kurā tiek ražots drukas mašīnas. Mums tādā cehā tieši drukas cehā stāv 3 Heidelberga mašīnas, un vēl viena mums ir vēl viena mašīnīte ir tādā grāmatlīnija nodaļā. Un šīs ir tās vietas, tādi pirmie ražojumi, pirmie izlaidumi. Un tāpēc arī tie vācieši, kad nāk, viņi ierauga, teiksim, to Heidelbergu. Viņa jau izskatās tāda arhaiska, tāda vēsturiska. Tās ir ļoti populāras mašīnas tieši poligrāfijā. Šeit jau top gatavs grāmatas. Tātad, 8-krās arī Heidelbergs mašīnīt, Heidelbergs 8-krās mašīna. Pēc drukas, tātad šeit lokās mašīnas, sanesās, šujās, salīmējās, principā tad nāk ārā jau gatava produkcija. Bet kā ir nezinātājiem, paskaidrojiet, drukāt, piemēram, reklāmas materiālus, kaut kāds buklets un tam līdzīgi, un drukāt grāmatas. Tas tajā poligrāfijas biznesā, tās ir divas pilnīgi dažādas lietas. Viņas abas divas ir jaudīgas diezgan, bet viņas tas kopējais ir tas, ka viņi drukājās. Bet reāli, teiksim, tas pēc tam apstrādes process ir pilnīgi katram ir savādāk. Grāmata izgatavojās savādākā procesā pēc tam. Viss tas locīšanas, šūšanas, sanešanas process. Uz to strādā vesela, teiksim, industrija, kas speciāli tādas iekārtas tikai ražo, ar kurām var izgatavot grāmatu. Savukārt reklāma, tā ir atkal sava veida līnija. Ir, teiksim, reklāma, kur var būt 1000 eksemplāri, un tikpat labi reklāma mums arī ir kaut kādi 100 000 vai miljonus. Un uz to atkal mums veidojās savas iekārtas, savu veidu ražošanas līnija. Šeit visur iet viena loksne.
Viņi ir salocīti, pēc tam ar šo iekārtu viņi jau sanesās, saliekās kopā. Tad pareizā secībā loksnes salokās. Grāmatas pusfabrikāts, ja? Jā, to varbūt redzēt otrā pusē. Te var, piemēram, redzēt, kad ir sanestas 4 loksnes. Ja viņas sanes un šeit viņas sašūsies. Viena daļa būtu tā viena paka. Tad viņas sanesās atsevišķi konkrētā secībā. Šīs iekārtas viņas sašujās. Ja? Tālāk jau iet apstrāde, ka vāks nāk klāt. Tas ir tas izgatavošanas process. Ja? Jums pašam patīk lasīt grāmatas? Jā. Nevar tik daudz izlasīt, cik sapirkts. Tad jums tā ekskluzīvā iespēja pašam pirmajam vēl pirms grāmatas atklāšanas svētkiem, ja nu kas, tad pārlasīt, izlasīt. Nē, te par nelaimi ir tā, ka Latvijai mēs drukājam tās grāmatas, kuras es nelasu. Tā kā retu reizi ir kaut kāda grāmata, kur es jau varu, teiksim, jau pieiet, apstīties, te kaut kas interesants. Bet pārsvarā tās grāmatas ir tādas vēsturiskas, tādas Eiropas fondu grāmatas, bet nav tāda veida literatūra, kā uzņēmējiem ir. Viens no vadošajiem poligrāfijas uzņēmumiem Latvijā, Dārdedze Hologrāfija, sāka kā vienīgais hologramu ražotājs valstī, bet sasniedzis pilngadību, jau sazarojies 7 atsevišķos uzņēmumos un strādā ar vairāku miljonu eiro lielu apgrozījumu. Taču šī Latvijas uzņēmuma ambīcijas līdz ar to nav rimušās. Ir kaut kāda pieredzīta iegūta ķēdes kājām, muguras plecos un uz priekšu. Latvija var apmeklē uzņēmumu, kurā ambīcijas tiek augstā vērtē celtas, bet ballītes notikušas pat dziļākajos krīzes brīžos. Ja mums balva ir forša, tad arī nākamais gads ir forša. Tā ir pilnīgi 100% visu mūsu produkcija. Tas, kas mums ir, pieņemsim, šī ir mūsu grāmata. Juris Dārdedzes viņu sarakstījis, mēram vaļā skatāmies, kas mums ir. Un tas ir slēpnis. Tas mums bija tāds kā prezents klientiem. Ir tādas, teiksim, sarežģītākas grāmatas. Piemēram? Tas, kas ir ar zeltiem un kaut kādiem drēbju šlākiem. Ir prieks, kad ir saturiski kaut kādas grāmatas izgājušas caur mūsu rokām, kuras ir tādas labas. Piemēram? Es tagad neredzu vienu grāmatu, bet ir vienam norvēģu klientam. Viņš pats ir tāds norvēģu populārs komiķis. Viņš raksta par savu dzīvi, un mēs zinām to viņa dzīvi. Mūsu projekta vadītājs ir viņa tādā labā kontaktā un zinot to cilvēku. Teiksim, tā ir tā kā palīdzība viņam arī. Un tagad tu redzi to grāmatu, tad ir patiešām patīkami, kad šī grāmata uzdrukāta, un vēl lielāks prieks ir, ja šai grāmatai ir atkārtot tirāžu. Tas nevis tā naudas izteiksmē, bet tieši, kad viņam tās lietas ir aizgājušas un viņam iet. Ja. Tas pats ir arī, teiksim, par mūsu pašiem latviešu cilvēkiem, kas atnāk ir, teiksim, tur kaut kādas dzējas sarakstījuši paši. Un viņš to grib izdot grāmatas formā, mēs viņam to palīdzam izdot, kad ir tā gatavā grāmata, tad tas prieks tam cilvēkam par to produkciju ir, tas ir arī mūsu prieks. Es reiz skatos, ka te apdrukāts sakts, tas nav Latvijas. Mums produkcija dalās divās daļās. Ir Latvijas tirgus, tad noiets ir produkcija Latvijas tirgus un eksportiņš. Principā mums doto brīdi sastāv 50% ir eksports, varbūt drusku jau vairāk, un 50% ir Latvijas tirgus. Uz kurien iet tās lietas? Produkcija iet Somija, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, nedaudz uz Angliju. Labu atspērienu eksporta veicināšanai deva nesenā ekonomiskā krīze, kas pārņēma visu Eiropu. Jā, pašmājās gāja grūti, bet viegli nebija arī Ziemeļeiropā. Tas savukārt bija Dārdedzes ieguvums. Viņi arī sāk skaitīt naudu. Viņi diezgan lojāli ir savam tirgum, tas ir ļoti labi.
Bet krīzes klātesamība viņa palīdzēja tieši atvērt šo Baltijas tirgu vairāk. Jo viņi sāka nopietnāk izturēties pret cenām, pret iespēju kaut kur samazināt. Viņu esošie ražotāji to nevarēja izdarīt. Tad mūsu piedāvājumi arī bija veiksmīgāki. Aizspriedumi pret Baltijas valstu ražotājiem vismaz Ziemeļa Eiropā vairs nepastāv, pārliecinājies Guntis. Ja ir nopietna attieksme, tad uztver tā kā biznesa partneris, bet nav tāda, attieksme, ka tur kaut kāda, trešās pasaules valsts patiešām ir atbraukuši. Viņiem ļoti nopietna attieksme, ļoti nopietnas skatījums uz tām lietām ir viņiem galvenais, lai viņiem ir kvalitāte, lai atbilst cenai un lai ir termiņos piegādāts. Ja tās lietas tiek izpildītas, tad tādas nekādas tur problēmas nav. Ties vecajā Eiropā ir viena valsts, kuru izprast mūsu prātam esot visai sarežģīti. Guntis izceļ Lielbritāniju, kur dārdedzēji nācies apdedzināties visai sāpīgi. Vienu dienu viņi dzer aliņu, otrā dienā viņi aiziet maksāt nespēju. Ko tur saprast? Viņam tas ļoti normāls process, tāds maksāt nespējas. Vienu dienu viss ok, viss normāli. Nākamā dienā viņi saka, mēs ejam uz maksāt nespējas procesu. Viņi vēl izskaidro to procesu, kā tas viss notiks, vai ne? Viņi saka, piemēram, mēs ar darbiniekiem, mums algas viss sanāk. Mēs te vakardien iedzērām aliņu ar jums, pēc tam mēs izrēķinājām, tad algas mēs visiem saviem varam izrakstīt, tās samaksāt. Un tur tikai ir tāda niansīta, kad tad tas administrators skatīsies, kas tur jums paliek. Bet viņi to pilnīgi tā kā mēs tagad runājam, tā mierīgi izstāst, viņam tas nav nekas trāks. Mums? Tu tik saķer galā. Jā, kas notiek? Notiek tas, kas notiek. Tās mācības. Jauniešiem, kuri vēl tikai domā par savu nākotnes ceļu, Guntis iesaka iedziļināties tajā, ko viņi uzskata par savu sapņu darbu. It sevišķi paskatīties, kas stāv aiz vispār pieņemtiem stereotipiem. Tas direktors un tā vadība, tā jau nav tikai, piemēram, krēsls, mašīna, darba kabinets, ka tas sevī nes līdzi arī šīs visas atbildības. Jo ātrāk to saprot, jo skaidrāk tā bilde parādīsies. Ja, kad ir jāatbild par tiem cilvēkiem, ir jāatbild par finansēm, par visu uzņēmumu jāatbild. Ja. Principā tur pilns spektrs nāk, veseli dārdedzi nāk. Ejam to visu tur regulēt. Ja. Šobrīd uzņēmumā strādā 120–130 cilvēki. Pieņemot būtiskus lēmumus, šis faktors spēlē nemazu lomu. Katru rītu, ejot caur uzņēmumu, sasveicinoties ar darbiniekiem, tā tomēr ir atbildība. Ja. Īstenībā tā ir atbildība ļoti liela, jo, jebkurā gadījumā kaut ko, piemēram, plānojot, domājot, fonā stāv tomēr šie darbinieki. Jo tie darbinieki ir, es varu teikt, ka ļoti labs kolektīvs. Brīnišķīgs kolektīvs, brīnišķīgi cilvēki. Un tā vienkārši savākt čemodāniņu un aiztīties pār kalnu, laikam, tā nevarētu izdarīt. Bet tomēr tā atbildība ir, tad ir rīt rokas spiedienā ielikta diezgan būtiski. Teiksim, tādā ziņā, it kā es esmu tas īpašnieks un riskēju, teiksim, ar savu naudu, bet tomēr tā tas nav. Pats vēl gūstat baudu no tā? Tā gamma ir ļoti nolīdz. Rīts ir super, vakarā, kad es pagurstu, tad var arī nebūt super, vai ne? Bet tur jau tā ir, ja tu esi sapratis sev, ka tu esi vienkārši cilvēks, kas kaut ko organizē, un tā ir tā būtība, tev no tā arī tā bauda nāk. Ja man tas ir, piemēram, tikai tur kaut kāds, nezinu, lai tur desa lielāk uz tās maizes ir, tad tas var būt kaut kāds cits motivators. Bet tā paša realizācija tieši tādā organizēšanā un laikam tas foršākais, ka tiem cilvēkiem, kuriem tu strādā, kas sanāk, tās labākās atziņas. Ja, un kad ir sasniegts kaut kāds rezultāts, ir izdevies. Es gandrīz vai vērtēju katru dienu, ir tā diena izdevusies vai nav izdevusies. Ir pagājis dienas, forši šodien toči sanācis, prieks, vai ne?
Jo otrs atkal moments ir, kad tu brauc mājās un tu... Tas te viss tur nesanāca galīgi. Nu, un ko tādos brīžos? Neko, tu zini, ka tas ir vakars, kad ir vienkārši jāatlaižās un atpūties. Un no rīta, kad tu piecelies, sagatavojies dienai, tad diena ir atkal super. Bet ir tie momenti tikai, kur jāpārdzīvo. Tie ir tādi normāli, dabīgi cilvēku momenti, kad cikliski viņi ir. Mēs esam nonākuši istabā, kur te, es saprotu, notiek sanāksmes, izklaides, ne, bet vai ballīšu plānošana un tam līdzīgi. Tieši tā, ballīšu plānošana. Dārdedzē tātad bišķiņi arī ballītes. Ballītes ir neatliekamā sastāvdaļa. Jā, tad šeit ir iemūžināti dažādi momenti no Dārdedzes dzīves. Ļoti svarīgs notikums mums ir Ziemassvētku balle. Tad mums vēl tāds obligāts pasākums ir sporta spēles vasarā. Aizsākās viņš kā Dārdedzes kultūras nama zaļumballe. Tad viņš mums tagad apvienojās, kad ir vasarā tiek svinēts pa dienu ir sporta spēles, vakarā ir zaļumballe. Tas arī tāds ļoti būtisks. Tradicionāls pasākums. Jā, tā ir tradīcija. Tāds. Krīzes laikā arī ballējāties? Krīzes laikā balle tika taisīta. Par spīti visai krīzei. Tā kā būs ballē, tā arī būs nākamā gadā. Un tā arī ir, ja mums balle ir forša, tad arī nākamais gads ir forša. Pieaugot un apaugot ar dažādām jaunām funkcijām, tās laika gaitā nodalītas atsevišķos uzņēmumos. Tomēr, par spīti tam, Dārdedzes ar poligrāfijas uzņēmumiem Latvijā šobrīd ieņem stabilu 6. un 7. vietu. 18 gadus vecais uzņēmums gan tēmē uz pirmo trīnieku. Ja jau dukuri var ņemt pa pirmo vietu visu laiku, tad kāpēc neiet mums trīniekā? Bet tad jau arī pa pasauli jādomā kaut kādi lielie mērķi. Jā, tāda plāna ir. Plāna ir jau doma iet ārā no tā visa, no tā Latvijas tirgus un meklēt tos ceļus, kā var attīstīties pasaulē, bet zināšana. 18 gados gudri dēli saprot, ka viņi daudz nezina, ka jāiet mācīties. Bet kā vadītājiem, ir kaut kāds tas lielais mērķis nospraust. Es negribētu teikt, ka sasniedzot to, tad varēšu iet pensijā. Jā, ir mērķis. Ir uztaisīt 100 uzņēmumus, apvienot zem viena holdinga. Uzņēmumi ir daudz nozaru. Ja jau var 7, tad kāpēc nevar 100? Veiksmīgi viņus pārvaldīt. Un lai visos šajos uzņēmumos ir savstarpēja cieņa, mīlestība, harmonija. Tāda moto ir galvenā tēma. Un visi beigās uzkraut bērniem. Jā, tālāk, jā? Jā, bērniem un bērniem.